Šodien raidījumā cukura diabēta pacientu izglītošanas pasākumi, sonogrāfijas izmeklējumi Teikas klīnikā. Tuvojas 14. novembris, kad visā pasaulē tiek atzīmēta cukura diabēta diena. Arī pie mums visas biedrības, kas ir saistītas ar šo slimību, nedēļas garumā rīko dažādus pasākumus, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību pieaugošai diabēta saslimšanas problēmai, kā arī pašreizējai situācijai diabēta ārstēšanā un pacientu aprūpē. Pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistās Latvijas diabēta pacientu federācija. Kādas aktivitātes paredzamas šogad? Mēs šī gadā rīkojam Pasaules diabēta dienai veltīts pasākums vairāk kā 18 vietās, tādā skaitā arī 2 liels pasākums Rīgā. Pasākumi tad notiks visos tajos rajonos, kur mums ir diabēta biedrības. Diabēta biedrības organizē savus pasākumus, un ar pasākumu plānu jūs varēsiet iepazīties mūsu mājaslapā www.diabets.lv. Bet Rīgā Latvijas diabēta federācija rīko 2 liels pasākums. Pirmais pasākums 12. novembrī notiks 2. vidusskolas telpās. Un es varu piebilst, ka mēs šo pasākumu organizējam kopā un realizējam ar Eiroaptiekas atbalstu. Un tas ir paredzēts tiem cilvēkiem, kuri jau zina, kad viņam ir slimība. Un šī pasākumā mums būs lekcija par to, kā mūsdienās būtu ārstējams cukura diabēts, un pēc lekcijas sekos 2 praktiskas nodarbības. Semināri, varētu teikt, tie būs par pēdu aprūpi un par veselīgu uzturu. Šie semināri notiks paralēli latviešu un krievu valodās. Otrs pasākums notiks Tirzniecības centrā Domina, un tas ir vērsts uz mūsu līdzcilvēkiem, uz tiem cilvēkiem, kuri vēl nedomā un pat nenojauš, ka viņiem varētu būt cukura diabēts. Šīs akcijas laikā tātad mēs piedāvāsim pārbaudīt cukura līmeni asinīs, un mēs arī šiem cilvēkiem dosim iespēju uzzināt, kas ir veselīgs uzsurs, un piedāvāsim izmēģināt kādu, es teiktu, interesantu un ļoti noderīgu fizisku aktivitāti. Latvijas diabēta pacientu federācija ir vienīgā mūsu valstī, kurai ir savs regulārs bezmaksas preses izdevums – žurnāls Saule. Tas iznāk 4 reizes gadā, latviešu un krievu valodās. Žurnāls tiek izplatīts ar rajonu diabēta biedrību palīdzību. Šeit pieejama jaunākā informācija par diabēta ārstēšanu, pacientu pašaprūpi un tām aktivitātēm, kas notiek diabēta biedrībās. Un šī gadā mums ir izdevies par saviem līdzekļiem iespiest arī grāmatiņu, bukletiņu, izprot un kontrolē diabētu, kas ir vairāk vērsts Pasaules diabēta dienas sakarā, lai cilvēki vairāk saprastu un zinātu, kāpēc diabēta diena tiek atzīmēta, kāpēc tas notiek tieši 14. novembrī, vairāk arī izprast šo diabēta zilo apli, kas ir tāds vienojošs simbols, diabēta dienas simbols pasaulē. Jo informācijas un zināšanas cilvēkiem ar cukura diabētu ir ļoti nepieciešams, un tās mūsu pacientiem ļoti trūkst. Pēdējos gados Latvijā diabēta pacientu apmācība ir balstīta uz biedrību un ārstu entuziasmu. Viena no ārstniecības iestādēm, kur pateicoties mediķu entuziasmam tiek veikts pilnvērtīgs darbs ar cukura diabēta pacientiem, ir Zemgales diabēta centrs. Kas tad īsti ir cukura diabēts un kādi ir tā riska faktori? Protams, cukura diabēts ir hroniska slimība, kas cilvēkam rodas, ja ir ģenētiski pārmantot šī slimība ģimenē, ir cilvēkam mazkustīgs dzīvesveids, gadiem ilgi paaugstināts holesterīna līmenis, vai arī cilvēks nezina, ka viņam ir paaugstināts holesterīna līmenis, paaugstināts asinsspiediens. Un īstenībā, jebkuram cilvēkam pēc 45 gadu vecuma vajadzētu vismaz reizi gadā pārbaudīt savu cukuru līmeni asinīs, aizejot pie ģimenes ārsta. Un, ja kaut nedaudz cukuru līmenis asinīs ir paaugstināts, būtu jāveic cukurslodes tests. Kādi organisma funkcionālie traucējumi rada cukura diabētu? Aizkuņģa dziedze ar šīs bētas šūniņas izdala insulīnu, kas ir kā atslēdziņa. Insulīns palīdz, lai cilvēka organismā vienmēr būtu personīgā iekšējā cukura rezerve, jeb glikogēns. No šejienes organisms ņem enerģiju, tad, kad mēs sportojam, piemēram, kad naktīs neēdam, guļot un tā tālāk, badojoties. Insulīns ir kā atslēdziņa, kas atslēdz katru mūsu organismu šūniņu vaļā, lai tur tiktu iekšā enerģija, jeb glikoze.
Tātad glikoze cilvēka organismā īstenībā varētu teikt, ka ir enerģija, līdzīgi kā automašīnai benzīns. Kas notiek gadījumā, ja aizkuņa dziedzers neražo insulīnu? Tad, protams, cukura līmenis asinīs paliek paaugstināts, bet organisms nesaņem enerģiju. Šūnām ir bats. Šī slimība sākuma stādijā izpaužas ar dažiem diezgan raksturīgiem simptomiem. Sākumā bija problēmas, druscītiņi bija problēmas. Tiešām šausmīgi slāpa. Brīžiem tā kā nevarēja īsti saprast, tā kā drusku akniņa sāpētu, tā kā vēl kaut kas. Tādas nelielas problēmas bija. Otrā tipa cukura diabēts ir hroniska saslimšana, kas tiek ārstēta izmantojot veselīgu uzturu, medikamentus vai arī injicējot insulīnu. Šo slimību izārstēt nevar, tā kā nākas mācīties ar to sadzīvot. Jāsadzīvo ir. Tur jau es neko nevaru darīt. Izārstēt viņu nevar, kā citas slimības. Sevi jākontrolē ir, ēdiens jākontrolē. Zāles jādzer. Nedrīkst aizmirst, katru reizi ir jāizdzer viņas. Latvijā pacienti cukura diabētu var ārstēt un kontrolēt gan pie ģimenes ārstiem, gan arī pie endokrinologa. Pacienti ir jāapmāca, kā sadzīvot ar savu slimību. Rūpīgi jāpiemeklē atbilstoši medikamenti katram individuāli, lai daudzus gadus tos lietojot nerastos tādas komplikācijas kā infarkts, insults, audzēji un redzes traucējumi. Ļoti svarīga cukura diabēta pacientiem ir īpaša uzraudzība un arī psiholoģiskais atbalsts. Mēs savā praksē cenšamies cilvēku ar diabētu novērot. Un cilvēks, kam ir cukura diabēts, atnākot pie mums, gūst stabilitātes sajūtu. Cilvēks nejūtas varbūt viens atstāts nolemtību, ka viņam ir diabēts, viņš dzer zāles, bet mēs šo diabētu kontrolējam. Tas nozīmē, ka reiz 3 mēnešos tiek veikta arī speciāla analīze no vēnes, ko sauc par glikohemoglobīnu, jeb glikēto hemoglobīnu. Un pēc šī rādītāja nosaka, kāda tad ir bijusi tā diabēta kontrole. Ir īpaši diabēta dienas grāmatiņas. Un tur mēs redzam, kā cilvēkam ikdienā ir gājis ar cukura diabētu sadzīvot, kāda ir cukura līmeņa asinīs, kādas ir cukura līmeņa asinīs svārstības. Jo sen jau vairs nav tā, ka tikai cukura līmeni mēs kontrolējām tukšā dūšā. Nē, svarīgi arī, kāds ir cukura līmenis asinīs 2 stundas pēc ēšanas. Kāds varbūt ir reizēm cukura līmenis cilvēkam asinīs nakts laikā. Un tā gadiem tiek vērota šī diabēta kontrole. Reiz gadā vismaz pacients ar diabētu apmeklē acu ārstu, oftalmologu. Tiek īpaši skatīta cilvēka ar diabētu tīklene, jo tur arī veidojas diabēta izmaiņas, varētu teikt. Lai gan valsts finansiālais atbalsts nav paredzēts šādām aktivitātēm, Zemgales diabēta centrā pacientiem tiek organizētas arī apmācības, kā sadzīvot ar savu diabētu. Tās vada speciāli apmācīta medmāsiņa. Diabēta apmācība cilvēkiem ar diabētu ir gadījumi, kad tiek veikti individuāli, bet atnākot pie mums uz mūsu praksu, piemēram, jaunai ģimenītei, vai arī gados vecākai kundzītei, kam varbūt pusdienas un vakariņas gatavo meita, tad ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tiktu apmācīti visi ģimenes locekļi. Un, protams, apmācība ir svarīga, lai cilvēks viņam būtu viņa saprotamā valodā. Apmācības man deva to, ka es saprāta robežās varēju lietot produktus sev nekaitējot. Jo tā bez norādījumiem, bez izskaidrojumiem, bez rekomendācijām bija grūti pašai zināt, kā man darīt. Vēl bez tam man jāsaka, regulāri nākot, es visu laiku esmu lietas kursā par jaunākajiem sasniegumiem zinātnē, jo regulāri daktarīti mūs arī informē par tiem optimāliem profilakses pasākumiem, kas ir atklāti. Es priecājos par to, ka aizejot no ārsta, no šī kabineta, īpaši no dakteres Pasters, ka man pasaule liekas saulaināka un zāle ir zaļāka. Kādas atziņas jūs esat saņēmis pacientu apmācībās? Diētu, teiksim, sākumā jau bija diezgan liels problēmas. To var, to nevar, jā. Bet tad, kad daktars tā paklusam teica, saproties, ka vislabākā diēta esot tiešām smaids, augļi un fiziskas aktivitātes, seks, pieņemsim.
Neraugoties uz to, ka valsts diemžēl neatbalsta diabēta pacientu apmācību, mūsu praksē cilvēks ar diabētu saņem apmācību un arī atkārtot apmācību. Un tikai apmācīts diabēta pacients spēj sekot un kontrolēt diabētu un jūtas drošs un pasargāts. Lai panāktu pozitīvu ārstēšanas rezultātu, liela nozīme ir izmeklējumiem, ko nosaka kvalitatīva aparatūra, ārsta pieredze, kā arī vēlme iedziļināties pacientu problēmās. Tikko savu 4 gadu pastāvēšanas jubileju nosvinēja Teikas klīnika, kas savulaik tika radīta, lai veicot diagnostiku būtu iespējams speciālistiem katram pacientam veltīt tik daudz laika, cik tas ir nepieciešams. Šajos gados klīnikas darbība veiksmīgi attīstījusies un tikko iegādāts jauns ultrasonogrāfijas aparāts. Kādas ir tā iespējas? Ar jaunu aparātu var izdarīt praktiski visu, ko sonogrāfija var izdarīt. Protams, ja ir atbilstošie speciālisti. Nekad nav tā, ka ar kaut ko var izdarīt pilnīgi visu. Svarīgi ir tas, kas sēž pie aparāta. Teiksim, ir lietas, ko mēs darām, ir lietas, ko mēs nedaram. Sirdis mēs neizmeklējam, ginekoloģiju mēs neizmeklējam, tāpēc tam ir citi speciālisti citās vietās. Bet visu pārējo - aknas, nieres, aizkuņdziedzeris, žults, ceļa žults, akmeņa, nieriekaisumi. Vēderā tas būtu vairogdziedzeris, mūsu specialitāte ir vairogdziedzeris tieši, vairogdziedzeru punkcijas biopsijas. Krūtis sievietēm, tā ir vēl viena lieta, ko mēs darām. Vēl viena īpaša lieta mums ir prostatas biopsijas, prostatas izmeklējuma un prostatas biopsijas, ko mēs taisam, kas faktiski ir kopā ar specifisko prostatas antigēnu, ir vienīgie galvenie veidi, ar ko var prostatas vēzi atklāt, kas, kā zināms, ir viens no galvenajiem vēžiem vīriešiem. Faktiski visu to mēs varam izdarīt. Un faktiski visaugstākajā kvalitātē, kāda pašlaik ir iespējama. Tātad pašlaik mēs izmeklējam vairogdziedzeru, redzam vairogdziedzeru labo daivu, kas ir pilnīgi glūda, homogēna. Pacients ir par velti baidījies, nākdams, domājis nākt vai nenākt uz šeit. Ir pilnīgi normāls vairogdziedzers. Tagad skatāmies otra pusīt. Parasta lieluma, nekādu mēzglu, nekādu audzēju, nekādu aizdomu, ne par ko sliktu. Blakus redzam asinsvadu, miega artēriju. Miega artērijas dalīšanās vieta, kurā visbiežāk mēdz būt kaļķu sašaurinājumi un kas tālāk draud ar insultiem. Tos mēs izmeklējam pievienojot krāsas, krāsu doplerogrāfiju. Redzam, šeit ir miega artērija, kas ir pilnīgi normāla. Varam izmērīt plūsmas ātrumu viņā. Un redzam, ka plūsma viņā ir pilnīgi normāla. Aparāts ir jauks ar to, ka viņam, pirmkārt, protams, viņam ir ļoti labs attēls. Viņu ir iespējams sajūgt tīklā ar personālo datoru, arhivēt gan slēdzienus, gan attēlus. Visus sarežģītākos gadījumus mēs arhivējam. Plānos mums ir arhivēt pilnīgi visus pacientus. Izmeklējums, tātad pacients nākošais atnāk, mums ir priekšā jau viņa izmeklējumi. Protams, ka ir iespējams izprintēt, iedot papīra formātā pacientam bildīti. Bet šai bildītei nozīme ir tikai tad, ja pacients tiek izmeklēts atkārtot, salīdzinot ar iepriekšējām. Tāpēc, teiksim, ierodoties uz atkārtot izmeklēšanu, principiāli svarīgi būtu pacientam, lai būtu līdzi agrāku izmeklējumu. Gan dati, gan visi dati, kas ir pacientam par viņa slimībām, gan tieši šie izmeklējumi izdrukas. Vai klīnikā ir pieejams arī ārstu konsultācijas? Pie mums ir endokrinologs, augsts kvalificēts endokrinologs no Stradiņas slimnīcas kolēģis. Pie mums ir urologs. Pie mums ir domāts vēl par dažādām iespējamām konsultācijām. Iespējams, ka vertebrologs mums būs, muguras sāpju jautājumi. Tas ir pagaidām vēl nav, bet varbūt tuvākā nākotnē paredzams ir. Vai, lai veiktu šeit izmeklējumus, ir nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums? Ar ģimenes ārsta nosūtījumu var tikt par valsts naudu. Apjoms, protams, ierobežos kā jebkurā vietā. Tātad mums ir kaut kāds limits, kaut kādas kvotas saucamās. Ar apdrošināšanas sabiedrību nosūtījumiem gandrīz galvenās visas apdrošināšanas sabiedrības ir mums noslēgušas līgumus. Tā kā var tikt, protams, ka var tikt arī pats par savu naudu. Tad nosūtījums nav vajadzīgs it kā formāli nekāds, bet jebkurā gadījumā labāk ir, ja pirms izmeklējuma kaut kāda aparāta, rentgena, laboratorijām, analīzēm, pirms jebkā, labāk ir, ja pacients tomēr ir bijis pie ārsta, kurš viņu izmeklējis, izrunājies un noskaidrojis apmēram to virzienu, kurā ir jādarbojās tālāk palīgdienestiem, jo sonogrāfija, tāpat kā rentgens, tāpat kā viss pārējais, pēc savas būtības ir domāta kā palīgdienesti, lai palīdzētu ārstam nonākt pie diagnozes.
Kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri poliklīnika pacientiem ar visdažādākajām saslimšanām. Šeit konsultē, izmeklē un ārstē kā pieaugušos, tā arī bērnus no visas Latvijas. Iekšķīgo slimību, kardioloģijas, neiroloģijas, rehabilitācijas, ausu deguna, kakla, acu slimību, vēnu slimību, vielmaiņu saslimšanu, gastroenteroloģijas, ādas slimību, ortopēdijas, ginekoloģijas un uroloģijas, kā arī dietoloģijas, psihoterapijas, alkohola un citu atkarību ārstēšanas pieredzējuši ārsti speciālisti. Piedāvāto medicīnas pakalpojumu cenas ir zemākas kā citās medicīniskās iestādēs. Poliklīnika strādā bez brīvdienām no 8 līdz 20, bet dežūrārs un intensīvās terapijas kabinets strādā visu diennakti. Laipni gaidīti Latvijā pirmajā kurorta poliklīnikā. Visu informāciju par kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri piedāvātajiem pakalpojumiem varat saņemt pa tālruni 67 733 548 677 33 242. Jau 20 gadu garumā turisma firma Lonrī organizē lidojumus uz Angliju. Vai jums neliekas, ka šī valsts ir viena no skaistākajām? Pāris stundu lidojuma, un jūs jau varat sākt iejusties vienas no Eiropas vecākajām pilsētām Londonas gaisotnē. Nevelti saka, Londona tā ir katram sava. Viens tajā meklē mākslu, otrs vēsturi, trešais modi. Un tiešām tas viss tur ir un ļoti koncentrētā daudzumā. Turisma firma Lonrī piedāvā 4 dienu ceļojumu programmu, kurā ietilps nakšņošana 3 zvaigžņu viesnīcā, 2-vietīgos komfortablos numuriņos ar brokastīm, blakus Haidparkam. Vaska muzeja apmeklējums jau pirmajā ierašanās vakarā, bet jau nākamajā dienā varēsiet vērot Karalisko godasardzi, Nacionālo galeriju, Britu muzeju, akvāriju, kā arī vērot pilsētu no putna lidojuma, paceļoties panorāmas ritenī Londonas acis. Bet atpūtai varēsiet izbaudīt Lloyda Webera unikālo operas spoka izrādi. Vēl būs iespēja savām acīm aplūkot arī pārējās ievērojamās vietas Londonā, par kurām iepriekš lasīts daudzos daļliteratūras darbos. Turisma firma Lonrī piedāvā arī 4 dienu ceļojumu pa daudzajām Anglijas pilīm. Vienas no skaistākajām ir Vorvīkas un Vindzoras pilis. Anglijā ir arī ļoti daudz mazu baznīciņu un katedrāļu, ko ir vērts aplūkot. Šo ekskursiju programma tiek veidota sekojot turistu vēlmēm. Iespējams arī pieteikties ceļojumam uz Londonu nedēļas nogalēs, lai vienkārši izdevīgi iepirktos. Izlidošana piekdienās, bet jau pirmdienas rītā jūs būsiet atpakaļ Rīgā. Ja ceļojumiem pieteiksieties saulaicīgi, iespējamas atlaides.